Čau! Šodien jauns vidīgs par BVS-u. Tā kā tie, kas zina, kas stāv iekšā. Tie, kas ne, tie var pastīties iepriekšējos kaut kādus vidīgus. Bet jā, palielam te viss ir samainīts. Attiecīgi viss stāv no ķūna, izņemot vienu lietu. Tā viena lieta ir reduktoru zobrati. Standarta garuma reduktors man ir. Es vienu dienu samērīju topspīdu ar Dragi. Es iemetīšu te kaut kur skrīnu 121 km/h. Tas ir topspīds uz 13,5 tūkstošiem apgriezienu. Ir opcija dabūt arī vairāk topspīdu. Ar šito pašu visu, kas te ir virsū. Tagad vienkārši 13,5 tūkstoši apgriezieni ir maksimāli, dēļ tā, kad pilnā ručkā ir pat reknu degmaisījums. Attiecīgi viņš tālāk negriež 13,5 tūkstoši. Bet pagriežot motoru līdz kaut kādiem 14,5 var dabūt klāt kaut kādas 7 km/h. Jā, bet labi. Tas cits tās. Pagaidām es to negribu darīt, jau mēģināt, bet pēc tam vēlāk skatīsies, kas un kā. Tagad, lai viss karbja regulācija paliek kā ir, viss paliek kā ir, un dabūju, pasūtīju reduktoru zobratus Malosī. Tiesa gan tikai šitos sekundāro reduktoru, kas ir asīta sajūga, kur sajūgs iet cauri šķīvi. Kāpēc tikai to? Negribu uzreiz abus divus mainīt garus, ka beigās nesanāk vienkārši beztolks. Jā. Jo es ar viņu braucu tikai pa pilsētu. Maier, tev ir kūpa rata. Ir kūpa. Smulta? Vai? Ratā parāda. Tas ir kūpa, ja? Jā, un tīri teorētiski tie 120 km/h tāpatās ir ar atliktiem galiem, jā. Tas ir ļoti daudz priekš pilsētas. Reāli, nevajag vairāk. Bet es to reduktoru mainīšu citu iemeslu dēļ, pātrinājumu dēļ. Mana teorija tāda, ka ar šito garāku reduktoru es iegūšu ne tikai topspīdu lielāku, kas man nav diži svarīgi, bet arī pātrinājumu. Attiecīgi 0 līdz 100, tur 200 metru laiku varēšu uzlabot un tādā garā. Tas vismaz man tā liekas, ka tam tā vajadzētu būt. Un arī jā, šaibas paņēmu, abas divas, kas tur nāk, jo te, kad es mainīju gultni ritenim aizmugurē, tad es tur neredzēju šaibas iekšā, kas ir interesanti. Es domāju, varbūt tur, zin kā, tur tas pa līniju vāks stāv virsū reduktoru, varbūt, ka, ja to liek, tad nevajag šaibas, es iegodīgi nezinu vēl, bet nebija šaibas. Tāpēc paņēmu šaibas, pastīsies, ja viņas varēs tur ielikt, tad likšu iekšā, un ja nevarēs, tad nevarēs, nu skatīsies. Tātad biju arī aizbraucis uz Reizeknes mītu, bija Reizeknē mīts, čipa lielais mopēd mīts. Aizbraucis tur paskrieties uz Dragiem, tā kā iemetījuši vidikus, kaut kādi man ir telefonu filmēti, būs gan garaniski, bet nu labi. Tad čalīts, kuram bija joks, 86 TPR, gribēja uzskrēties ar manīm gaitā, jo no vietas kaut kā nesnāca, un tad pamēģinājām braucot. Jā, prātīgi tikai. Jā.
tam, kad dragi beidzās, tad izdomājām izmest apli pilsētu. Tā kā Reizeknē nav īsti būts, tad, domāju, izbrauksim pavizināties, paskatīsimies, kas tur labs notiek. Jautājs bilde. Tātad, atgriežoties mazliet pie tās manas teorijas, kādā veidā ar garāku reduktoru es varētu dabūt labāku ieskrējienu. Ja būtu daino, tur varētu visu ļoti labi redzēt, bet tā kā man nav daino, es neredzu ne griezes līkni, kur viņi iet, cik tālu, kur viņi krīt lejā un kas un kā. Viss ir tikai uz manas pakaļas palielam, ko es jūtu un kā viņš brauc. Nu, vēl man ir dragīs, jā. Un ar dragija palīdzību es arī varu šo to redzēt, kas notiek. Un caur telefonu te droši vien jūs neko neredzat, jā, bet, nu, es moši iemetīšu skrīnu tad blakus. Bet, principā, ir tā, ja mēs atveram 200 metru laiku vaļā, kuras mērījos, nu, mans labākais laiks, kas ir bijis uz šito. Ja mēs skatāmies 60 feet sekundēs. 60 feet 2,17 sekundes ir. 60 feet tas ir mums 18 metri, pirmie 18 metri. Un pirmie 18 metri tiek nobraukti 2,17 sekundēs. Tas ir, ja mēs atveram vaļā 0 līdz 100 laikus, jā, to pašu mērījumu, tad 2,17 sekundes tas jau ir aptuveni 55 km/h. Un, principā, tos pirmos 18 metrus es praktiski vienmēr, man ir priekšējais ritens priekša gaisā. Notiecīgi, priekšējais ritens iet pa gaisu tos pirmos 18 metrus. Un tad, kad viņš man nolāžās lejā, tikai tad es pilnu ručku dabūnu iespiest. Un tas jau ir 50-55 km/h. Es jau esmu ieskries 50-55, ja, ar to, ka man raci gaisā un es visu laiku raustu ručku. Attiecīgi pusručka, atlaid. Pilnu es pat nepaspēju uzgāzēt, ja, tik ātri. Viņš man vienkārši uzrauga gaisā. Tā kā, jā, 50 km/h pirmie man visu laiku ar pilnībā neizmantot jaudu, ja. Es vienkārši pusručkā raustot viņu, ieskrienos līdz 50, un tad tikai var ietupīt pilnu. Attiecīgi sākums, jauda ir, jā, nu tas ir ar šito bāzi runājot, ja man tur būtu, pieņemsim, pagarināta bāze līdz tejienai, tad būtu cits stāsts, jā, bet, nu tā kā es to negribu darīt, es gribu atstāt oriģinālu izskatu tam rollerim, jā, kā nekā slīpers, tad ir kā ir. Jāmēģina uzlabot tā pati bāze, lai viņa būtu ātrāk. Nolot. Tātad man teorija, ja līdz 50 km/h man ir jārausta ručka un viss tas, man apakšā jauda pietiekami. Jā. Attiecīgi, ieliekot garāku reduktoru, it kā tas sākums būs sūdīgāks, bet manā gadījumā, es domāju, motors ir tik spēcīgs, kad viņš to mierīgi izvilks. Un kas notiek tālāk pēc 50, tad, kad es iegriežu pilnu ručku, mēs redzam te pēc laikiem, te var redzēt smuki 0 līdz 50 cik sekundes, 0 līdz 52,09 sekundes, 0 līdz 62,57, 0 līdz 73,16, kas ir labi vēl. Tad 0 līdz 83,8 sekundes, arī ir ok. Bet pēc 80 laiks paliek krietni lēnāks. Mēs redzam, ka pēc 75, 80 tas rollers tā kā
paliek lēnāks. Nu, attiecīgi, ko es jūtu uz savu pakaļ tajā momentā, ir tas, kad motors sāk griezties tā kā bez slodzes un prasās uz transmisiju grūst virsū pārnesumu, kas nenotiek. Apgriezieni ir, motors griežās, bet viņš griežās nepilnā slodzē. To vienkārši var dzirdēt. Nav pat skaņa tā agresīvā. Tas nozīmē to, ka netiek izmantot visa motora jauda, netiek novadīts pat uz zemi. Tur pazaudēja vienkārši pātrinājumu. Ja es pēc tiem 70 km/h, 80, varu panākt to, ka transmisija sāk slēgties ātrāk tajā momentā, es iegūšu labāku laiku. Ja? Tātad es varētu pat nelikt to garo reduktoru un vienkārši ko darīt, ielikt mīkstāku atsperi. Ko dara atsperi lielā? Ja? Jo cietāk atsperi, jo vairāk tā atsperi spiež pretīm šķīviem un ļauj lēnāk slēgties pārnesumam. Jo mīkstāk atsperi, jo ātrāk. Ir atkal otra problēma, ja ir pārāk mīksta atspere, var sākt slīdēt siksna. Tāpēc, bet tā kā manā gadījumā man ir malosī šķīvi iekšā, ķipa tur perforēti, viss apgreidots, tur nostrādāts, ja, ka tur nekas neslīd. Te ir tā problēma mazāk, ka tur kaut kas slīdēs un tādā ziņā, jo tur ir visa dzesēšana, viss kā vajag. Tāpēc te var droši likt mīkstākas atsperes un iegūt labākus rezultātus. Tagad iekšā stāv kaut kāda polīnija zilā, kas ir diezgan mēdījuma kaut kāda mīkstā. Un varētu mēģināt ielikt vēl mīkstāku atsperi. Bet tas rezultēsies ar to, ka man nokritīs apgriezienu zemāk un būs jāliek arī vieglāki ruļi attiecīgi. Tas viss tā kā miksējās kopā, lai to dabūtu. Tad, ja man 13,5 tūkstoši vajag, lai griež tas motors ieaugšu mīkstāku atsperi, man 13,5 vairs negriezīs. Griezīs mazāk. Būs jāliek vieglāki rullīši, lai motors iegriež. Nu, ot, tā kā es varētu tagad mēģināt to izdarīt un iegūt labākus rezultātus, bet es domāju, lai paliek, lieki laiku netērēšu, likšu uzreiz reduktoru iekšā, un reduktors man palīdzēs vēl labāk to visu pasākumu izdarīt. When they know a vaccine, motherfuckers act lost, but they know exactly what's going on. I'm the black phantom with a white bitch in Idaho. I do the same thing. Got thick big trash. I'm insane and you say hotel, no half price, no retail. You a bitch nigga. I ain't street ball on the shelf. I got rifles with lasers. 50 stacks on Jesus' face out here, nigga. You said, hey, real quick. Bitches try to keep me while I'm down, I break your leg. Tātad reduktors ir ārā uz galda. Šis viss ir, kas bija iekšā, un te jaunais malosī. Mazliet pastāstīšu, varbūt kādam interesē, kā vispār aprēķināt savu gear ratio. Tātad mums ir primārās, sekundārās, viņas savienojās starp zobratu. Tātad šis briteņa as, primārais. Un nāk reku as, tad nāk starp vārstu moša, kaut kā tā varētu teikt. Šitā te. Un tad nāk šitā te vāks iekšā. Tātad kā aprēķināt reduktoru attiecību? Sāksim ar primāro asi. Ko mēs darām? Saskaitam visus zobus par riņķi. Tik ņemam un skaitam pa 1, 2, 3, jā, šitā te uz apli saskaitam zobus. Saskaitam šeit zobus. Saskaitam primārās asas zobratam arī zobus. Tāpat ir sekundārajā asī. Ņemam saskaitam. Primārajā bija šeit 50. Primārajā bija 43 un 14, un sekundārā ir 52 un 13. Ņemam saskaitam, sarakstam, rekurs sarakstīja sekundārā, 13,52, primārā 14,43. Stok reduktors. Un galā
Kā mēs dabonam šito attiecību 12, 28? Ņemam kalkulātoru un daram tā. Sekundārā asa, tātad lielāko ciparu 52, ņemam 52, dalīts ar 13 ir 4. Jā, attiecīgi 4, paturam prātā, ņemam primāro asi, 43 dalam ar 14. 43 dalam ar 14 ir 307. Tātad 307 mēs reizinām ar to iepriekšējā, kas mums sanāca 4, un mēs iegūstam 12, 28. Attiecīgi 12, 28 ir G ratio, kas man bija tagad iekšā. Stock reduktors ROX. Ko tas nozīmē 12, 28? 12, 28 nozīmē to, ka uz vienu riteņa apgriešanās apli kloķene apgriežās 12,28 reizes. Attiecīgi jaunais man sanāks tā. Sekundārais, attiecīgi jaunais, ja, ir 16,40, ja. 40 ir šeit, 16 ir te. Un tāpat izdalot man sanāk 7,67 jaunā attiecība. Nezinu, kā tas dzīvē izpaudīsies, redzēs. Jā, pagaidām izskatās, ka baigi garš būs tas reduktors. Bet jā, lūk. Nu neko. Tagad, kas man jādara? Man ir šim te vākam jāizpresē ar asīti, jāiepresē šī te iekšā jaunā. Un tad šitām jāizpresē šis vidiņš ārā, šitais zobrats, kas iet te primārai, kurš paliek. Un iepresēt jauno iekšā šito te, kas ir, redz, krietni mazāks pat. Nekā tas bija. Un tad jau liks kopā. Nu, ko jaunie zobrati saprasēti. Vākā ir. Šeit arī. Nu, viss tā kā, jā, liks apakaļ iekšā un tā jau redzēs, vai šodien sanāks testdrives, vai nesanāks. Tā kā jā, jāliek apakaļ. Reduktoru saliku, viss ir iekšā. Visu izmazgā, iztīrīja, atkal te foršu vākam nāk tā blīvīte. Nav nekāda hermētīķa, nekas jālieto, skrūvīts uz līmi saliku. Un vajag saliet eļļu iekšā un jāliek apakaļ viss. Šaibas arī uzliek, šaibas nāk virsū uz, te nāk vidējā asīte. Viss saliec iekšā, izņemot vāku, liec šaibas virsū un tad vāks liekās. Tagad ieliku šaibas, nu, liekas, ka viss griežās. Uzlikšu riteni virsū un parādīšu, kā var vispār, nu, tā, uz ātro, neņemot zobratus ārā, aptuveni, tā teikt, saprast, cik reduktora attiecība ir, pieņemsim, tām rollerim. Vēl kas aizmirs piebilst. Kaut kādu laiciņu atpakaļ es paņēmu jaunu priekšējā suportu, tas ko es ķīniec, bet forši viss strādā, un 36 eiriķi bija tikai ar visiem klučiem, kā forši. Un aizmugurējais suports man arī čakarējās, viņš vienu brīdi sāk ķīlēt, reiz atkal forši viss strādā, vienkārši sāk ķīlēt. Mēs arī te vienu brīdi pirku to remkitu, un tas remkits bija galīgi miskaste, un beigās izdomāju arī jaunu suportu nopirkt. Un nopirku preku jaunu, arī ķīnies gan jau. Un jā, ar visiem klučiem. Tā kā jā, tagad pie reizes arī suports jāuzliek jauns aizmugurē. Būs maz labas bremzes, cerams. Tātad, kā aptuveni uzzināt G ratio savam rollerim? Tātad, ko darīt? Princips vienkārši, tev ir viens pret kaut ko. Attiecīgi vienreiz ritenis apgriežās ap savu asi, vingbals apgriezīsies vairākas reizes, jā, un tad tev ir tā attiecība, jā. Paņemu korektoru, uzzīmēju te un uzzīmēju uz vingbala atzīmīti. Vadīsimies pēc ventīļa un gaisošanas skrūva attiecīgi. Ot te, ventīls pretīm gaisošanas skrūvē un vienu reizi apgriezīsim ap savu asi riteni un tāpat laikā skaitīsim, cik reizes apgriežās vingbals ap savu asi. Tātad 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Un uzgriežam atpakaļ pret ventīli. Un mums ir atzīmēt, paliek kaut kur šeit. Attiecīgi 7 pilni apļi bija un kaut kādi 7 desmitaļas, ja? Sanāk. Apskatāmies, cik mums te bija. Tur mans papīrs 7,67 būtu jābūt. Ja? Tā kā tuvu ir, ja? Tāpēc bez tā tu var noteikt savu G ratio, ja? Skaitot vienkārši viens aplis ritenim, cik apļi šidam te wingbelam. Tā, šodien jau jauna diena, vakardien sāka lietus līt, tā kā izbraukt iztestēt man nesanāca. Tad nu brauksim šodien. Braucis vēl neesmu, uzliku arī suporta aizmugurē jauno. Tātad pirmais, ko es saprotu, ir tas, kad jāpāregulē transmisija tagad, jo, nezinu, viņi kā varbūt var dzirdēt, kad tu ieskrienies lielākā ātrumā un atlaid ručku un dod vēlreiz virsū, tad ir tāda aiztura baigā. Tā it kā, nu, transmisija neuzslēdzās atpakaļ uz augšu, pietiekami pārnesums nepārslēdzās. Vajag ielikt lielo atsperi tagad cietāku drusciņu un tad skatīties tālāk, kas notiksies. Bet topspeeds, jā, lielāks ir tagad. Vajadzēs samērīt. Vēl arī tas, kad tikko pamanīju, ka man klusinātājs ir atskrūvējies vaļā. Jābrauc mājās pievilkt apakaļ. Tā, nu ko? Pamēģināsim samērīt 200 metrus, kur es tagad esmu, jo transmisija tāpat jāpāregulē. Apgriezieni bišķi zemāk, kā bija iepriekš, un neslēdzās transmisija, tā kā vajag.
Tā, starts bija sūdīgāks. Tagad šoreiz, nezinu, vai sajūgs izslīdēja vai kas. Bet, nu, pastīsimies tūt laikus. 200 metri man bija 9:35, kas nav mans labākais laiks pārsists. Un 60 feet 2:29, baigi sūdīgi bija šīt. Nu, ir sūdīgi. Bet galā 200 metros ātrums bija lielāks kā jebkad. Attiecīgi galā it kā ir labāk. 0 līdz 100, ja paskatās, 6:41 bija. Man labākais 5:89 laikam. Līdz 70 es ieskrēju 6:3:69, līdz 84:43, līdz 95:37. Bet labi, aizbraukšu mājās, pieskrūvēšu klusinātāju un ielikšu lielo atsperi cietāku mazliet. Un gan jau braukšu atpakaļ un pamēģināšu vēlreiz. Tā, nu ko, esmu atpakaļ. Kur es tur paliku? Laikam braucu mājās mainīt lielo atsperi. Jā, es aizbraucu viņu mājās, samainīju, ieliku cietāk lielo atsperi. Braucu vēlreiz atpakaļ mērīties, pieskrūvēju ar klusinātāju. Samērījos, sapratu to, ka laiks neuzlabojās, palika pat, es teiktu, sūdīgāk. Protams, viņš palika asāks un atsaucīgāks uz ručku un tādā ziņā, bet pārnesums slēdzās pārāk lēni un, karoči, jā, īsti nebija nekā. Liku atpakaļ mīksto atsperi pa līniju, zilo, kas man bija, un izdomāju ar ruļiem paspēlēties. Braucu atpakaļ, mērījos vēlreiz un ieguvu labākos rezultātus, kāda man ir ar šito mopēdu. Tas ir 200 metros 8,86 uz 119 km/h un līdz Sotakam 5,76. Tā kā jā, iepriekš man bija līdz Sotakam 5,89 ātrākais, ko es biju kaut kad dabūjis vienu reizi, bet patstāvīgi man visu laiku sanāca konstants 0 līdz 100 kaut kur 6,3, 6,4, kaut kur tā. Es nezinu, to ātrāko laiku es dabūju ar ordinālo transmisiju, nu, ordinālajiem šķīviem un Malosī multivaru. Tā kā es ieliku Malosī to Lafūrija transmisiju, tad man tie laiki palika sūdīgāki. Bet tas tīri dēļ tā, ka tā regulācija tur vajag tam visam pieiet diezgan. Lai to visu uzlabot ar ordinālo transmisiju, toreiz ar ordinālajiem šķīviem, es pat nezinu, vienkārši paveicās, jā, ka viņš kaut kā mistiski labi varēja uzbraukt. Bet tas vienreiz bija, un otrais es braucu, trešo reizi braucu, laiks sūdīgāk palika. Un jā, bet tagad ir konstanti. Es izbraucu 3 reizes pēc kārtas, 200 metri 8,86, 5,7 līdz Sotakam. Visas 3 reizes bija 8,8 un līdz Sotakam 5,7. Un iepriekš 200 metros man bija laiks labākais 9,06, tas bija arī tas pats mērījums, ar ko es dabūju labāko, to 5,89 līdz Sotakam. Tas arī bija labākais. Nezinu, kā tur zvaigznes sastājās, kas tik labi dabūja to laiku, bet nu jā, pēc tam visu laiku bija lēnāk. Tagad ir konstanti. Tagad viņš ir konstants. Attiecīgi arī tas forši, ka es iegriežu pilnu ručku no vietas un varu turēt, un man nav jālaiž vaļā, jo purns nelido gaisā. Viņš smuki vienkārši aizbrauc. Tā kā jā, priekš dragreisiem kā reiz. Tāpēc tā. Nu, vienīgi nav vairs tik jautri braukt ar viņu, jo, nu, vairs nav viņš tik agresīvs, tā kā bija iepriekš. Man jau vairāk patīk, ka viņš tur raujās, lec pa gaisu un liekas interesantāk braukt. Vismaz tev ir reāli jābrauc ar viņu, ja nevis tupi jāsēž virsū un jāskatās apkārt. Tā kā jā. Bet nu labi, pagaidām, lai paliek tā kā ir. Vēl ir idejas, kādā veidā dabūt ātrāku laiku un ko izdarīt, lai viņš būtu jaudīgāks un ātrāks. Tā kā palēnām mēģināšu to visu tā kā testēt, darīt un mēģinās dabūt tik tajās 8 sekundēs vēl uz leju, tā kā līdz Sotakam varbūt arī ātrāk, jā. Tad būtu forši. Bet jā, tā kā tā, rīt ir 8. datums, sestdiena, un rītā mums ir mopēdu mīts Jelgavā. Tas ir pirmais bija Reizeknē, kad es biju, un tagad ir otrais mīts, kurš notiksies Jelgavā. Arī būs draģīši un vispārējais, bet, nu, es laikam pats neko nefilmēšu, ja man tur kāds uzfilmēs, tad nākamajā vidīkā kādā ielikšu kādu vidiku, kādu man tur gāja, kā es tur braucu un tā. Un jā, tā kā patreiz tas rollers man ir ātrāks nekā bija Reizeknē. Reizeknē viņš bija lēnāks un, nu, krietni lēnāks, es teikšu. Tā kā
tagad būs interesanti. Bet, man tagad jāgatavojas rītdienai, tā kā, jā, man ir jāsamaina aizmugurē bremžu kluči, jāieliek vecie, kas bija iepriekšējā suportā, jo šitie ar visu jauno suportu, ko es uzliku, tur nāca kluči līdzi, kluči pilnīgākā misene. Es vienreiz sadzēšos no Soteka un viņš vairāk vispār nestājās. Disks ir pilnīgi zili violets palicies, viņš uzkarst momentā. Vecie kluči man bija kaut kāda malosī, uzlikšu tos vismaz atpakaļ, lai man ir kaut kādas bremzes, viņi, protams, ir padiluši, bet jauns klučus es pasūtīšu un kopā ar bremžu disku gribu samainīt. Tā kā tā. Un kas vēl man jāizdara uz rītdienu? Ieliešana antifrīzā dzesēšanas korķis. Viņam iekšā nāk gumija tāda apakšā, kas noblīvē. Un viņai ar laiku ir tāds ieēdies tāds grāvis, un viņš, kad bija šī dabūna spiedienu, tad viņš sāk man spiest garām antifrīzus pa pārplūdi ārā. Tā kā man tas vēl jānovērš, lai man antifrīzu nespļauj ārā. Un tas laikam arī viss.